Čau visiem! Paldies, ka esat šeit un skatāties mūsu. Mani sauc Dāvis, esmu Intelify vadītājs. Un šie ir mani kolēģi. Varbūt jūs varat sevi iepazīstināt. Jā, labdien! Mani sauc Andris, esmu Intelify tehniskais direktors. Un man pieredze ir saistīta gan ar ēkas automatizāciju, gan ar digitālajām platformām. Lielākoties gan tikai ar Intelify. Jā, sveiki! Mani sauc Anija. Es esmu Intelify produktu vadītāja. Man ikdiena ir vairāk saistīta ar to, kādas funkcijas pievienot mūsu produktam. Jā, pastāstīšu mazliet, kāpēc mēs vispār esam šeit. Tas stāsts ir tāds, ka tad pēdējo mēnešu laikā ir aizvien vairāk un vairāk pie mums nāk cilvēki ar prasībām uzlabot ēku automātiku. Un es saredzu to, ka cilvēkiem nav līdz galam skaidra izpratne, kāda ir atšķirība starp digitālo ēku platformu un tātad ar ēku automātiku. Un es gribēju šo tēmu pacelt un mazliet parunāties ar jums un iespējams radīt tiem cilvēkiem, kas skatās mūsu, tad labāk sapni par šo tēmu. Okay? Jā, tātad tāds atklājošais jautājums ir par BMS. Tātad bieži vien industrijā dzird tos vārdu, tātad burtu salikumu BMS. Kas tavuprāt, Andri, ir BMS? Tas jau ir angļu vārds, Building Management System, kas pasaka, ka ēkas inženiertehniskās sistēmas tiek vadītas centralizēti. Un pēc latviski tas saucās vadības un automatizācijas sistēmas. Tāds arī mēs projektējam atbilstoši Latvijas būvnormatīvam un izbūvējam tādas praktiski visās lielākajās publiskās ēkās. Un tā galvenā būtība ir tāda, ka ēku inženiertehniskās sistēmas tiek vadītas centralizēti pēc vienas loģikas, cilvēkiem vieglāk pārvaldīt, un praktiski programma nodrošinājums arī atrodas pašā ēkā. Un ēkai būtu nepieciešams inženieris, kas šo programmu nodrošinājumu izmanto un rīkojas ar to. Un tagad mazliet jaunāka paudze. Jā, es jau tur nedaudz pastāstīju. Kā tu to saproti? Kas ir BMS? Es nezinu, man laikam patiktu domāt, ka tā ir tāda ēkas galvenā nervu sistēma. Rūpēs par to, lai visiem ēkā ir labs gaiss, pieņemsim, vai tiek ieslēgts apgaismojums, vai ir pietiekami silts un lai visiem būtu komfortabli. Tas ir no tāda Gen Z skatu punkta. Šis ir īstenībā izcils salīdzinājums. Nervu sistēma ļoti patīk vārds. Ēkas nervu sistēma un ēkas smadzenes. Jā. Šis ir foršs salīdzinājums. Es gribētu pieturēties pie šī. Tavs salīdzinājums arī ir labs, bet īstenībā ir tā, ka tu diezgan skops sevi iepazīstināji. Manuprāt, tu esi pelnījis daudz bišķiņu vairāk, iepazīstināt sevi, pastāst par saviem tādiem lielākajiem projektiem, kur tu esi strādājis tieši ēkas automātikas pārbūvē vai izbūvē. Kas ir bijis tie lielākie? Lielākie kopā ar Lafentu mēs esam būvējuši ēku vadības sistēmas pēc lielākajām publiskām ēkām Latvijā. Tās ir biroja ēkas, tie ir muzeji. Un tās arī ir slimnīcas un arī ražošanas ēkas. Un kvadratūra ziņā ap 40,000 kvadrātmetru lielākā publiskā ēka, ko mēs esam vadījuši un automatizējam un joprojām apkalpojam. Ok, forši. Jā. Klasiskā BMS, tātad PLC pasaule. Ja kāds cilvēks nezina, kas ir PLC, varbūt Andri var arī šos burtus atšifrēt arī man. Tātad Programmable Logical Controller. Un tas nozīmē, ka šo iekārtu var programmēt, pārsvarā atbilstoši noteiktam standartam, izmantojot dažādas programmēšanas valodas. Latviski es to saucu, un arī apkārt man tuvākie kolēģi sauc to par kontroleri, jo vārds controller. Ir arī termins kā programmējuma loģiskā ierīce, bet kontroleri ir iegājis vairāk, vai kontrolieris iegājis vairāk mūsu ikdienas komunikācijā. Un tas nozīmē, ka tā ir iekārta, kur mēs ieprogrammējam ar mūsu loģiku, lai viņi dara noteiktas lietas, kuras mēs vēlamies. Vada apgaismojumu, vada siltummezglu, vada ventilācijas iekārtu. Un tā pārsvarā ir iekārta, kurai ir noteikts fizisks ieejas un izejas, kas var šo procesu vadīt. Un ar laiku gaitu šī pati iekārta kļūst arvien gudrāka. Okay. Arvien gudrāk tas nozīmē, ka pie šīs iekārtas var pieslēgt jau lokālo tīklu. Un tas nozīmē lokālo tīklu vai Ethernet kabeli, ar kuru uzreiz var taisno pieslēgt pie programmu nodrošinājumu, kas var vizualizēt šos visus procesus.
Un nākamā lieta, kas paliek vēl gudrāka, ka pat programmu nodrošinājumu atsevišķi nevajag, jo tā iekārta, kā PLC vai programmējumā iekārta, viņi paliek jau ar iebūvētu web serverī. Tas nozīmē, ka to kā klients var ielogoties un jau vadīt visus parametrus bez programmu nodrošinājuma no interneta, piemēram, pārlūku programmas. Ok. Anī, vai tu esi darbā saskārusies ar kontrolieriem? Vismaz par šo tēmu kaut ko esi dzirdējis? Nē, droši vien sanācis, jo saskarties ir programmējis, es pats neesmu. Tas ir speciālists Andris. Zinu, kā ir parasti šo jautājumu uzdot Andrim, bet šoreiz uzdošu Annijai, tāpēc, ka šeit stāsts ļoti interesants. Tad, kāpēc vēl pēc, teiksim, cik ilgi PLC kontrolieri pastāv? Tas ir kaut kādi 30, cik gadi? Es domāju, jau 50. Jau 50. Tad būtībā 50 gadus nekas nav mainījies. Mēs būtībā liekam praktiski tieši ļoti līdzīgs PLC kontrolieris. Un tad jautājums, Anī, kas tavuprāt ir iemesls, kāpēc vēl joprojām mēs izmantojam šo tehnoloģiju ēkās? Kāpēc nav nācis nekas jauns, piemēram, kaut kāds superdatoru un tā tālāk? Es nepieņemu, laikam, ka nav nācis kaut kas jauns. Es domāju, ka viņi arī šo gadu laikā ir attīstījušies, bet es domāju, ka galvenais iemesls droši vien ir stabilitāte. Ka viņi izpilda savas funkcijas, un tas arī ir galvenais, kas ēkā ir nepieciešams. Ok, Andri? Tur ir ļoti daudz dažādas lietas. Es domāju, ka ir uzlabojusies, ir nākuši daudz jaunas funkcionalitātes, tā skaitā, ka atmiņa ir uzlabojusies, ādarbība, spējas komunicēt dažādiem protokoliem, arī cenas samazinājums. Bet joprojām tas produkts ir standartizēts. Tas nozīmē, ka viņi jāieprogrammē ar. Ja mēs pēc standarta viņu būvējam, tad ar 4 programmēšanas valodām. Vai funkcionālajā bloki, vai teksta veidā. Un, protams, ir ļoti svarīga ilgmūžība. Vai kā to viens inženieris var pārņemt šo darbu un nodot citam inženierim. Ok, pieskaroties šai tēmai. Manuprāt, es jau zināšu atbildi no tevis, bijusi arī mums šī saruna. Tad, kas tavuprāt ir lielākie izaicinājumi tātad esošai ēku BMS sistēmām? Kas ir tie lielākie izaicinājumi? Viņi ir mainījušies ļoti laika gaitā. Tas, kas vēl ir mainījies, ir rūpnīcas ražotāji ir ienākuši ēku automatizācijas tirgu. Tur es vairāk domāju gaisa apstrādes iekārtu ražotāji, siltumezglu ražotāji, sūkņu arī ražotāji, viņi jau piedāvā savus mikropakalpojumus, kas izpilda vadības un arī automatizācijas funkcijas. Un tagadējais BMS speciālists bieži vien ir integrators, kas apvieno visu vienā platformā. Tas nozīmē, viņam varbūt tam speciālistam vairs nav jāpārvalda tik ļoti apkurs, ventilācijas, kondicionēšanas pamatlietas, kā tas viss funkcionē un strādā. Tie speciālisti var būt vienkārši tā kā integratori, kas vizualizē datu punktus. Un izaicinājums, ka viņi nezina to gala rezultātu. Nezinu, kā tā ēka tiks pārvaldīta, piemēram, energoefektīvi, bet viņi zina, ok, man vajag šīs siltumezglu turpgaitas temperatūru, man vajag parādīt uz ekrāna, piemēram. Jautājums tīri, vai tas nav gadienā jau tāds būtībā mazliet traucējošs faktors, ka tātad katra ventilācijas iekārta tagad būtībā taisīs savu kontrolieru, ar ko vadīt tātad ventilācijas iekārtas, jo man nesen bija saruna ar tātad mūsu industrijas pārstāvu, būtībā kolēģi, un viņš teica, ka tā ir tagad jau mūsdienās jau nevajadzīga problēma, kas radusies dēļ tā, viņu prāt, kad katrs grib nopelnīt, tāpēc liek tos kontrolierus klātītām ventiekārtām vai arī tiem pašiem dzesinātājiem. Īstenībā mēs industrijā esam pieņēmuši viņu savu par chilleriem, bet jā. Un tad tas rada to problēmu, ka īstenībā tad grūtāk ir savilkt kopā to komunikāciju, jo tad paliek jau sarežģītā programmēšana, tu nesaproti, kā vadīt tās iekārtas pareizāk. Vai tavuprāt, tā būtu jābūt, ka tām iekārtām ir sava automātika, vai tomēr vajadzētu turēties pie kaut kādiem tādiem lieliem industrijas spēlētājiem, kas nodrošina šo iekārtu automātiku? Izejot no Lafvens pieredzes, no personiskās pieredzes, tad ir tā pārmantojamība. Ja kāds ir ieprogrammējis kādu gaisa apstrādes iekārtas vadību un nav uzticējis šo programmu nodrošinājumu kādam citam, vai nav inženieris nevar pārņemt, vai no otras puses ir students, kas ieprogrammē šo gaisa apstrādes iekārtu vienkārši tā, lai viņi griežās, tad, protams, tur var tikt pieļauts lielas kļūdas, kas ietekmē gan cilvēku produktivitāti telpās un arī enerģijas patēriņu.
Un no tā visa izrietot, visticamāk, tāpēc ir Eiropa pieņēmusi tādu direktīvu, ka visas gaisa apstrādes iekārtas jābūt ar rūpnīcā ražotām automatizācijas sistēmām. Bet no otras puses ir automatizācijas sistēmas, kuras ir ļoti sarežģītas. Piemēram, ražošanas telpām, kur jānodrošina pārspiediens, kur jānodrošina mitrums. Un tur atkal vajag papildus šo automatizāciju. Un tur, ja to būvē profesionāļi, tad, protams, ir labāk, ka tā nav rūpnīcas automatizācija. Bet te atkal ir tā lieta, ar kādu pieredzi, ar kādām bibliotēkām viņi uzprogrammē, lai tā būtu energoefektīva un bez kļūdām un tērētu tik, cik enerģijas, cik nepieciešams. Okay. Well, daudz izsmeļošāk atbildi nekā es gaidīju. To sakot, arī par kontrolieriem un tādām atrašanās vietām. Es gribēju vienkārši dzirdēt, varbūt no Annijas, tavas interesantākās vietas, kur tu esi bijis būtībā saskarsmē ar kontrolieriem. Es zinu, ka mums ir bijušas arī visādas vietas, kur mēs esam bijuši akās un vēl kaut kur pastāst, varbūt kaut kādas tādas. Jā, kad es atnācu tikko praksē, Andrim bija tāds, man liekas, neliels iekšējs izaicinājums. Man aizvest uz visām vietām. Man liekas, spilgtākais, kad es jau tāpat dzīves esmu salīgs cilvēks, un viņš man aizveda kaut kādā, man liekas, rudens augstajā dienā uz akām. Tās ir, mēs runājam par tām akām, jā? Par tām akām, tādām slavenajām. Un tad tur bija jālien gan iekšā, gan ārā, tur visā tajā vējā jāsalst. Otrs, man liekas, mīļākais ir, kad tajā pašā vietā viņš man aizveda vēl uz Kūti. Tad mēs braucām atpakaļ uz Rīgu. Man tieši, man liekas, šķiet, pēc tam kaut kur bija jābūt. Un tad, laikam, trešā vieta būtu, man liekas, katlu telpa, jā. Tās tādas 3. Es nezinu, vai ir vēl kaut kāda. Nē, man liekas, ar 3 vietām pietika. Tas diezgan izsmeļoši. Es arī esmu bijis, starp citu, bet attīstot Intelfai un lai panākot, ka tie dati tiešām nāk, tad ļoti daudz tos bāzes darbus es pats pārņēmu un Anī bija par rokai, kā inženieris, kurš bija jāapmāca. Un tādā brīdī Anī turējās kā vīrs. Un mēs šos darbus paveicām. Jā, un mēs vēl operējam sensors pie sienas līmējuši. Jā, tur arī ar apusējo līmlenti. Ar apusējo līmlenti un sienas ļoti dārgas, labi apstrādātas. Tā kā liela drosme vajadzēja, lai vienkārši pielīmētu šos sensors. Joprojām turās. Runājot par sensoriem, es vakar bet pagājušajā nedēļā es saņēmu atpakaļ no Arviena sensoru, kas bija pielīmēts jaunā ofisā, tikko izremontētā klātī ar apmetumu klātī. Tā kārtīgi gabals no apmetuma bija aizgājis līdz ar sensoru. Man īstenībā arī bija bail, ka ar to līmlēnu tā būs. Tagad gaidīsim no klientiem rēķinu papildus par office remontiem. Jā. Tad ejot uz priekšu, mēs mazliet tai BMS pusē esam pieskārušies. Es gribētu turpināt ar mākoņu pusi. Tas, kas mums visiem ir pie sirdī, es ceru, ka tuvāk. Ja? Vismaz noteikti, es domāju, ka Annijai pavisam noteikti. Un tad jautājums ir vienkārši tāds, Annija, mazliet pastāsti vairāk, kas tad ir tātad mākoņu risinājums ēku automātikā, ēku digitalizācijā. Kas tas ir, lai vienkārši cilvēki saprotu, par ko mēs runājam? Laikam pats vienkāršākais būtu sākt ar to, ka tā ir platforma, tā kā mākonī, kur mēs ievācam datus no principā jebkuras sistēmas, tā skatā BMS, IoT sensori, API dati, kas, piemēram, meteoroloģiskie un tā tālāk, principā. Un tad ar tiem datiem tajā digitālajā platformā veikt jebkādas darbības, tas ir, ko mēs izvēlamies attīstīt. Viens ir noteikti vadīt ēku, nodarboties ar jau plašāku analītiku, kur var pateikt, kur ir kaut kādas problēmas, kur var iegūt kaut kādus benefitus ēkā. Noteikti arī attīstīt tālāk mašīnu mācīšanās algoritmus un Nekaunies no vārda, nevajag kaunēties. Galvenais mērķis, man liekas, ir plašāk apstrādāt tos datus, ko mēs varam iegūt. Ok, plašāk apstrādāt datus. Man liekas, ka es skatos uz Andru, viņam ir, man liekas, kaut kas papildināms. Pastāsti savu versiju šim stāstam. Versija ir tāda, ka ēkas arvien vairāk paliek ar rūpnīcas automatizācijām. Arvien mazāk viņas ir centralizētas vadības sistēmas, tiek būvētas. Arvien vairāk ir dažādi neatkarīgi strādājošas sistēmas, kur lietotājs nemaz nezina, kā tas īsti strādā. Un ar šādu mākoņu pakalpojumu ir diezgan vienkārši iegūt kopēju ainu par to, kas tad notiek ēkā.
gan pieslēdzot elektroenerģijas patēriņu, siltumenerģijas patēriņu, klimata sensorus, saprast, kādi parametri tad ir ēkā un vai tā ēka ir atbilstoša gan no enerģijas patēriņa, gan no cilvēku komforta viedokļa. Okay. Un tas viens būtu analizēt datus. Otrs ir, vai mēs varam iespējot šos datus, šīs ēku tehniskās sistēmas. Un mēs esam strādājuši ļoti daudz pie tā, lai mēs varētu mainīt parametrus, mainīt laika grafikus, mainīt iestatījumus, un lai klients varētu pārvaldīt arī šo ēku sev vēlamā veidā. Zini, kā godīgi tu samulsināji, bet pirms mēs atgriežamies atpakaļ, es gribētu mazliet papildināt. Īstenībā iespējams, ka pat es neesmu līdz galam dzirdējis šo stāstu un to motivāciju, kā piemēram viens no rūtītākajiem speciālistiem ēku automātikas jomā izdomāja pāriet uz tātad veidot startup, kas ir saistīts ar mākoņu risinājumiem automātikā, kas bija pilnīgi jauna novitāte, ko praktiski neviens nezināja. Kāda bija tā motivācija, no kurienes tas nāca? Jā, droši vien ir saistīts ar to, ka varbūt pārāk agri, pārāk naivi es biju domājis, ka to ēku var vadīt savādāk, vēl gudrāk nekā ar ēku automatizācijas sistēmu. Un parādījās mums Lafentā kolēģi, ar kuru palīdzību mēs attīstījām pirmo Intellify platformu. Un tā galvenā jau būtība bija doma par mākslīgo intelektu vai par lēmumu pieņemšanas algoritmiem, kas pieņemt lēmumu inženieru vietā. Bet tādā momentā mēs bijām pārāk naivi, domājot, ka to tehnoloģiju var attīstīt. 7 gadus par agru. Jā, mēs bijām 7 gadus par agru, ka to tehnoloģiju var attīstīt tiešām šādā veidā. Un viens no tiem mākslīgā intelekta veidiem bija tāds programmatūras kā MATLAB un Simulink. Ja? To varēja izdarīt, un to arī mēs izdarījām, bet tas nebija tāds mērogojams pasākums. Un tā pati motivācija jau droši vien bija tā, ka no tiem lielajām publiskām ēkām un tās ikdienas ritma droši vien es gribēju paiet nedaudz malā, jo Lafentā man arī joprojām šie kolēģi ir palikuši, kas varēja pārņemt šo darbu un ļoti veiksmīgi to dara gan no apkalpošanas, gan no programmēšanas, gan no izbūves viedokļa. Un bija tāds apstākļu kopums, kur es izmantoju, lai nedaudz paiet malā un dotu saviem kolēģiem iespēju attīstīties pašiem. Un izveidojām Intellify, kas kā struktūra vai tas programmu nodrošinājums. Protams, 7 gadus atpakaļ es nedomāju, ka tas ir tik sarežģīti. Zini, kā man stāv ofisā, tur, kur es sēžu, man pretī stāv tas plakāts, kur ir, es nezinu, viņš ir drukās pirms kaut kādiem 5 gadiem. Ja? Un tur praktiski šis plakāts beidzot atbilst patiesībai. Tur ir rakstīts, gan tur ir ēka analītika, gan vadība, gan arī machine learning un viss tas, kas ir iekšā mums tagad. Tas atbilst 5 gadus par ātru. Tur jau nozīmē man komentārs tieši to pašu baneru gribēju pieminēt. Jā, tas tāds ļoti interesants. Jo tās visas funkcionalitātes jau manā galvā mēs bijām izdomājuši. Un, protams, ir jautājums, kā to tikt līdz tai realitātei. Būsim arī godīgi. Ja, es uzskatu, ka industrija vēl nebija ilgi gatava. Tīri dēļ iekārtām vispārējo. Mēs vēl nebijām tur pirms 5, 6 gadiem. Pat īstenībā pirms 3 gadiem industrija nekur nebija. Mēs bijām vēl joprojām ar dubļainām mutēm. Tur neko nevarējām patiesībā panākt. Pēdējā laikā tikai reālāk iekārtas ārā un kaut kāda risinājuma, kas jau patiesībā ir industrijai, industriālā līmenī, kas var nodrošināt kvalitāti. Tāpēc tas droši vien bija ļoti interesants laiks. Anī, tu esi gan bijusi sākumā Intellify, tad tu paņēmi pauzīti, pastrādāji citur, tad tu atgriezies. Un tad man ir vienkārši jautājums tev tāds tieši, tas stāsts, kā tu tiki Intellify, tas droši vien tu jau mazliet pieskāries, bet tas iemesls, kāpēc atgriezies. Kas tev atvilka atpakaļ? Tu. Bet kas man atvilka atpakaļ? Es vienmēr, man liekas, ticēju to Intellify idejai. Man ļoti patīk tas, ko mēs taisam. Jo gan patīk sākumā, gan patīk tagad. Bet mums ir gājis dažādi. Andris jau zina, gan lejas, gan augšas.
man liekas, kas mani nomotivēja, bija vienkārši tas, kā tu pastāstīji to virzienu, kur mēs tagad šobrīd taisamies iet. Un tas arī ir tas virziens, kas man vairāk interesēja. Tā kā nevis dziļi automātikā, bet vairāk jau skatoties uz nākotni, uz mākoņu risinājumiem. Jā, es atceros to stāstu vēl, es varu papildināt. Mēs braucām, kurienes mēs braucām? No kaut kurienes braucām uz ofisu, un Andris sāk stāstīt par to, ka viņš ir mūsu abas divas tajā laikā. Anija strādāja citā firmā, un viņš teica, ka viņš mūsu abas divas tenisā mācīs spēlēt. Tad, jā, es nosapņoju, ka es mācīšu abas uz tenisu. Un tad Andris teica, varbūt vajag uzzvanīt Anijai. Un es minūtes laikā piezvanīju Anijai, sarunāju tikšanos, tikāmies, un Anija sēž šeit. Jā. Tā kā jā, tas ir tāds interesants stāsts, bet atgriežoties pie mākoņu risinājumiem, tāds interesants, es gribētu dzirdēt no jums kādu interesantu atgadījumu, kas dēļ, ka jums, saprot, mēs esam šo platformu būvējuši no nulītes, mums ir bijusi baigā pieredze, un gan jau kaut kādi arī interesanti komiski atgadījumi bijuši, varbūt Andri var pastāstīt, kas bijis tāds interesantākais. Komisks. Tieši ar digitālo platformu, kad ir kaut kas, nezinu, tieši, kas saistīts ne tik ļoti kaut kāds uzstādīšanās, vēl kaut kas, bet kaut kas, kas ir noticis ar datiem, varbūt. Man ir padomā 2 stāsti tikai. Jā, es iesākšu. Labi, tad pirmais tas tāds stāsts bija, kad iedarbojās Murphy likums. Jā? Tā tad notika pats sliktākais, kas varēja notikt. Tātad mums ir vēl projām klients, kuram mums ir jāmonitorē klimata datiem. Un viņam, tam klientam, katrai normālai office ēkai vienmēr ir kāds pa sliktam klientam, kas visu laiku sūdzās par klimatu un tā tālāk. Un tad šo klientu vajadzēja kārtīgāk pieskatīt, tur vairākus sensorus salikt un tā tālāk. Un tad mums ir arī klimata sensori tajā pašā ēkā, arī tur dažādās vietās, kur notiek sapulces. Ja? Un tad, tur, kur notiek tās sapulces, tā situācija vienmēr ir tāda, ka tas klimats ir sliktāks, un tad ievērojami sliktāks. Tajā brīdī, kad notiek sapulces, bieži vien CO2 kāpj augšā, tur mitrums ir augšā, un tur temperatūra un tā tālāk, un tad viss izsās slikti. Un tajā brīdī, kad es liku šos sensorus, es tieši samainīju vietām 2 sensorus. Tātad sapulču telpā man rādījās sliktā klienta dati būtībā rādījās pa sapulču telpām. Tad klients gāja un teica, ka patiešām mums ir slikti dati. Īstenībā tas sensors atradās sapulču telpā un bija sajaukts ar vietām. Tas bija tāds pirmais atgadījums, kur patiešām varēja notikt vissliktākais, kādā veidā varēja sajaukt sensors. Ja? Tas bija tāds viens no atgadījumiem. Un tad tāds otrais atgadījums, ja, tas laikam jau vairāk ir no taviem stāstiem par to, kad tev bija klients, kuram, manuprāt, 600 SMS atnāca nakts laikā, ja? Kas tev piezvanīja no rīta un solīja iedot pa muti. Ja? Var mazliet vairāk pastāstīt par šito? Jā, man bija ļoti daudz mēģinājumi aizvietot ēku automatizācijas sistēmu ar kaut kādām jau varbūt dažādiem alternatīviem risinājumiem. Ja? Un mums bija lielveikalu ķēde, kur vajadzēja trauksmes īziņas pārraidīt tehniskam personālam no gāzes, no ventilācijas iekārtas, no elektrības, ja kaut kas pazūd. Un mēs arī to izdarījām. 27 veikali. Bet tā iekārta gan nebija mūsu paša. Un tas, ko man iekārta tika programmēta šeit pat Rīgā, Latvijā, bet tā nebija mūsu. Un tas, ko man nepateica, ja tā trauksme netiek noņemta, tad pēc 40 minūtēm ir atkārtojums. Un kaut kā sanāca tā, ka caur nakti tam eksploatācijas personai tika sūtīts īziņas, un viņš man no rīta bija tik ļoti nokaitināts, ka solīja. Daudz ko solīja. Mums ir jāuzmanās ar SMS funkcijas ieviešanu. Jā, un tad mums tas ir divas mācības. Mums ir jāzina, ko mēs liekam. Mums ir jāpārvalda perfekti tā sistēma. Mums jāmāk novērst šīs problēmas situācijas. Protams, mums labāk ir varbūt jākomunicē ar klientiem. Un mēs daudz strādājam piekārtām. Piekārtām, lai tās būtu drošas un stabilas, mēs 100% viņus pārvaldītu, un mums būtu prieks tādas uzstādīt.
Un viens no tiem stāstiem, ko es vēl, kad Dāvs atnāca pie mums uz Intelfai, pastiprināja komandu, es viņu apmācīju vienas iekārtas programmēšanai arī lielveikalā. Un es viņam teicu, kad mēs bijām tikuši jau līdz 80% konfigurācijai, es teicu, šito podziņu gan tu nespiedi. Un viņš tieši nospieda un praktiski tā iekārtē pazuda pusi no datiem. Bet tas bija tas, ko par laimi ir backups un viņi var atjaunot. Tajā brīdī droši vien man nepazina tik labi. Tagad droši vien neteikt tā, ka tagad šo pogu droši vien pirmām kārtām disablot. Ja? Anī, pastāst kādu interesantu stāstu. Viens bija tikko atnācis uz praksi, un Andris man iedeva uzdevumu uztaisīt tāmus. Nekad dzīvē nebija taisījis nevienu tāmu. Labi, es tur visu ierēķinu, sataisu, un Andris nosūta klientam, pirms klients līgumu paraksta. Un tad pēc tam kaut kā tur neatceros kādā veidā pamanījām, kad ir nepareizi izcenots. Bija par 1000 mazāk tāmu uztaisījusi. Un tad sanāca tā, ka tajā rezultātā mēs atradām jaunus sensors, ko izmantot. Tā kā win-win. Okay. Jā, mēs atradām jaunu tehnoloģiju. Man jau bija tā dienā varbūt labāk neiet uz office. Man liekas, man tāda, jums arī šis patiks. Es nezinu, kuram bija tā ģeniālā ideja uztaisīt klientu klimata novērtējumu, kā viņi jūtas ēkā. Vajag pogas, lai var uzspiest zaļš vai sarkans. Un, man liekas, Andris atved to industriālo pogu. Izties, ka tu nospiedīs sarkanu un tur kaut kas uzies gaisā. jā, es atceros to pogu. Viņi tikai no šitiem kartonu networkām pogām izskatījās tāda liela sarkana poga. Jā, man ir interesants atgadījums, ko Andris varbūt nepieminēja, bet bieži vien mēs izmantojam pārdošanas reizēs, kad mēs ejam pie klienta, kad mēs ievācam datus, un tad mēs varam analizēt. Un viens no sliktākajiem gadījumiem ir tad, kad kādā no universitātēm Latvijā ir bijuši apgriezti ar vietām režīmu. Tātad pa nakti, normāli siltuma mezglam pa nakti vajadzētu slēgties ārā, un tad pa dienu, kad cilvēki ir, tad viņam vajadzētu strādāt. Bet šajā universitātē, kas ir diezgan tehniska rakstura universitāte, tad tur tas stāsts bija tāds, ka šīs opcijas bija apgrieztas riņķī, un tātad pa nakti nestrādāja siltums, pa nakti strādāja, un pa dienu bija izslēgts ārā. Tieši tā. Un pēc siltumenerģijas datiem to visu varēja redzēt. Un tā lielākā problēma ir tāda, ka tās universitātes jau praktiski nav viena ēka, bet tas ir tāds ēku kopums. Un jau fundamentāli ir izdarīts kļūdas, uzbūvēt ēku vadības automatizācijas sistēmas, kur katrs programmu nodrošinājums ir savā ēkā. Un apkalpošais personāls nemaz īsti netiek līdz programmu nodrošinājumam, bet sēž vēl kādā citā centrālā ēkā. Un tad kāds cilvēks, kurš integrēs šo siltummezgla datus, viņš nav integrējis viņu pilnībā, bet kaut kādus sensorus ir saintegrējis. Un cilvēki, apkalpošais personāls nemaz nezina šo siltumenerģijas patēriņu, ja viņam nav tāds risks, kas parāda gan jaudas, gan turpgaitas temperatūras, un kas paskatās bišķi no malas, kā tā ēka tiek lietota. Un sanāca tā, ka ēkā inerts, un tiešām neviens nepamanīja, ka panākt tiek siltīt, un pa dienu ir ekonomiskais režīms. Jā. Bet, varbūt kāds students, kas panākt strādā tajā ēkā, viņš baigi priecājas. Jā, varbūt. Var normāli atpūsties. Labi, iesim īstenībā pie tādas svarīgās tās tēmas un tās lielākās diskusijas. Tātad mākonis pret klasisko BMS sistēmu. Un kas ir interesanti, kad industrijā patiesībā ir tāds, es nezinu, vai es Latvijas saku, narratīvs, tātad par to, ka mākonis pret PLC ir tāda savstarpēji tās tehnoloģijas savā starpā rīvējās. Ja? Manā izpratnē, mans viedoklis mazliet savādāks. Es gribētu no jums dzirdēt, tātad mums vajadzētu mazliet, es gribētu dzirdēt no jums, kā šīs tehnoloģijas, teiksim tā, savā starpā pastāv kopā, ja? Un kādas ir tātad šīm tehnoloģijām, abām divām, tad vēlreiz atkārtojot, tad vienai tehnoloģijai plusi un otrai tehnoloģijai plusi, un tad negatīvās lietas, un tad atgriezīsimies arī pie otras tehnoloģijas negatīvām. Sāksim varbūt ar to, kad salīdzināsim tātad pozitīvās lietas un atšķirības starp PLC un BMS pret mākoni. Kādas ir tās lielākās atšķirības, tavuprāt, Anī, salīdzinot šīs lietas? Kādas ir lielākās atšķirības? Tā.
Man liekas, ka tas, ka pirmkārt BMS ir vairāk paredzēts tehniskiem cilvēkiem, ko jau Andris iezīmēja. Tu nevari pieiet un uzreiz nolasīt, kas tur ir, kas tur iekšā ir. Jo arī es esmu saskārusies to, kad es tur ieju BMS vizualizācijām, es neko nevaru atrast. Un tie dati ir jāiztulko, kas ir, man liekas, cloud priekšrocība ir tas, ka, ja tu datus pareizi interpretē, viņi ir saprotami visiem. Un viņiem būtu jābūt saprotamiem visiem, arī kad ēkas īpašnieks var atnākt un paskatīties, kā viņa ēka darbojas un kur varbūt ir nepieciešami uzlabojumi. Un kā, piemēram, ieguldītie līdzekļi ir devuši kaut kādu atgriezenisko saiti, cik labi tagad ēka performē par iepriekšējo periodu. Jā, tā. Varbūt, Andri, tu gribi kaut ko piebilst, kamēr es vēl padomāju. Vienkārši jūs pieminējāt, tātad PLC un BMS, te ir vadība, te ir vēl kaut kas, tātad mākonis, te ir tas pašas vizualizācijas vadība. Tad parasti klientam uzreiz rodās jautājums, tad, okay, kur ir tā atšķirība, kur ir tā sāls, kāpēc, piemēram, šī nav BMS sistēma. Jā. Un pat interesanti ir tas, ka mums konkurenti viņu sauc par cloud BMS, kas, manuprāt, vispār absolūti ir nepareizs nosaukums, kas tev dod ieliek jau kaut kādā kastītē, kas pat īstenībā industrijai nav vēlama. Jā, un tāpēc es gribu saprast, kas tad ir tā atšķirība, ja mēs pieķeramies pie tās vadības, ja? Kas ir savādāks mākoņu vadībā, atšķirībā no kas ir BMS vadībā? Kas ir tās atšķirības, ja mēs runājam tīri par vadību? Tad tas, ko mēs esam nonākuši pie savu standarta, ir tāds, ka ēku tehniskās iekārtas tiek vadītas uz vietas ēkā. Tas nozīmē, visi tie procesi, vai PLC, vai mēs viņus saucam par BMS kontrolieriem, vai par vienkārši kontrolieriem, viņi vada šos procesus ēkā un nodrošina to uzdevumu, kas ko mēs uzdodam. Un kaut kādā veidā tehniskam cilvēkam vai ēkas pārvaldniekam būtu jātiek klāt pie šī PLC iestatījumiem un jāpasaka, kur man ir vēlamā temperatūra vai mans vēlamais laika grafiks. Un tur ir vairāk veidu, kā to izdarīt. Viens no tiem klasiskiem veidiem, ja tā ēkā nav BMS, tad tas PLC tur obligāti tāpat jābūt. Siltumizgles regulators, ventilācijas regulators. Tas kā standarts. Tātad procesiem, kas regulē ēkas tehniskās sistēmas, jābūt uz vietas. Vai nu servis brauc, vai cilvēks tehniskais iet līdz tā iekārtai un iestat šos parametrus. To, ko mēs saucam par BMS, ir tas, ka visas šīs tehniskās iekārtas ir savienotas vienā tīklā, ir viens programmu nodrošinājums, un tad inženieris, sēžot pie datora, iestat šos vēlamos parametrus. Tas, ko mēs nezinām, ir kā šis inženieris domā. Ja? Tas, ko mēs tiešām grūti paredzēt, vai viņš domā no klienta ērtības un no labākās enerģijas patēriņa viedokļa. Viņš pieņem pareizos lēmumus. Un visticamāk, neviens cilvēks nekad nepieņem 100% pareizu lēmumu. Bet ja mēs šos datus nosūtam uz mūsu mākoni, un tad mēs atrisinām tādu lietu, ka mēs tos datus vizualizējam korekti, mēs datus vizualizējam tā, lai kurš cilvēks to varētu saprast. Un šos lēmumus var pieņemt varbūt centralizēti, kāds varbūt vieglākā formā, kāds ēkas īpašnieks vai arī servisa kompānija. Un tas, ko mēs vēl varam darīt soli tālāk, droši vien mēs vēl pievērsīsimies tam, bet mēs varam apmācīt pēc šiem datiem tā, lai tos lēmumus pieņem automātiski un korekti, aizvietot inženieri. Okay. Un tas būtu tas mākoņu tā priekšrocība. Labi. Āni, pastāst mazliet starp lielāko atšķirību starp kā tu to saredzi, kāda ir atšķirība. Mēs runājam par kontroli, tātad kontroli ēkās kā BMS un kontroli mākonī. Kas ir kontroli mākonī, tavuprāt? Kas ir vadība mākonī? Ja mēs bieži vien pieminam arī savos produktos, ka mēs vadām no mākoņa, tātad ēkas, bet tad ir rodās jautājums, tad kam tad vajadzīgs ir tas BMS, ja mēs arī vadām no mākoņa? Būtībā divas tehnoloģijas. Andris jau šim arī pieskārās tas, ka to var izdarīt tā kā jebkurš, kam ir piekļūtam mākonim. Tu vari redzēt, ka šobrīd, maniem darbiniekiem ir augsti, varbūt vajag palielināt setpointu uz 23 grādiem, nevis uz 21. Tas pats ar kaut kādiem arī laika grafikiem. Tu redzi, kad ir atnācis, kad ir visas dienas 24/7 tiek sildīta ēka, var samazināt to visu. Tas ir vienkārši pārredzamāk. Tev nav jāiet dziļi iestatījumos. Ok, labi.
Interesanti. Es papildināšu vienkārši kaisto sarunas. Ja? Tātad, ja mēs runājam tīri par ēkas vadību, es saredzu to tādos divos tādos lielos, pat īstenībā trijos lielos vaļos. Tad viens vals ir tāda analītikas puse, ja? Ko nedod klasiskā BMS sistēma, PLC kontrolieris nekad nevarēs īstenībā savākt normālu datus un viņus vizualizēt un patīkami analizēt. Un to var darīt tātad mākoņu pakalpojums, tad viņi ir radīti tam, lai varētu apstrādāt milzīgas datu kopus, viņas varētu vizualizēt, ar viņiem varētu strādāt dažādas matemātiskās funkcijas un tā tālāk. Tad varētu redzēt būtībā pilnu ainu par ēku, kas notiekās ēkā, jo agrāk tā situācija bija pavisam vienkārša. Tad ēkas pārvaldnieks idejiski apskatās katru mēnesi, kāds ir siltumskaitītāja dati, un tad ejam sazina mini, kurā dienā kāds kaut ko pārtērējis vai nē. Tagad mēs redzam pilnu bildi ik pa 15 minūtēm. Ja? Un tas ir labākajā gadījumā, pat īstenībā var biežāk redzēt. Jā. Un tad otrs tāds lielais valis, kas manā izpratnē ir, tā ir ēku pārvaldība. Tad būtībā tas ir viss, kas ir saistīts ar to, kā apkalpot tehniskos mēslus. Tātad, ja ir ēku īpašnieks, un Andris jau pieskārās tēmai par to, ka ir, piemēram, universitātes, kur ir vairākas ēku kopas, kur katram šeit ir viena saliņa ar ēkas BMS sistēmu, šeit ir vēl viena saliņa, bet viņas visas savā starpā nerunā, un līdz ar to ir ļoti grūti menedžot un pārvaldīt katru to tehnisko mēslu. Ko šāda mākoņu sistēma var izdarīt? Viņa būtībā apvieno šīs ēkas tādā vienā lielā sistēmā, un tad tu redzi idejiski, piemēram, visas tehniskos mēslus, un tu vari viņus, piemēram, sortot pēc ventilācijas iekārtām, pēc iekārtām, kurām ir brīdinājumi un tā tālāk. Tad būtībā katru rītu tu vari atnākt kā tehniskais vadītājs, ielogoties platformā un redzēt visas savas 30 ēkas un pateikt, hei, Jāni, dodies uz šitām ēkām, Ženja, dodies uz tām ēkām. Ja? Tas ir tāds no menedžmenta puses, tas otrais lielais vals. Un tad trešais lielais valis, manuprāt, un to mēs arī pieskarsimies tūlīt arī tēmai, ir, protams, automātiski optimizēt ēku tehniskos mēslus, izmantojot mašīnu mācīšanos, izmantojot dažādu veidu algoritmus, kas var ievērojami ietaupīt enerģiju. Tās ir tās lielākās, manuprāt, atšķirības. Ja? Un tad ir tā, kad mēs esam interesantā tādā laikā, kad nav skaidri novilktas tādas, manā izpratnē, nav skaidri novilktas tādas robežas. Ja? Tad redz, kur ir. Šeit mēs runājam par PLC pasauli, par BMS, un tad šeit mēs runājam par digitālo platformu. Tad digitālā platforma ir ar šādām funkcijām. Ja? Nav novilkts. Te ir, piemēram, jau pieminētie konkurenti, ka viņi, piemēram, arī saka, ka viņiem ir tas cloud BMS. Ja? Vai viņiem tur ir kaut kas, kas pilnībā aizstāja BMS funkcionalitāti un viss notiekās wirelessā. Zinot, gan jau jūs arī zināsiet to, ka wireless īstenībā nemaz nav tik stabils, un ēka ir kaut kas stabils un fundamentāls, un nekas nav stabilāks par vadiem, vai ne? Un tāpēc visu, tad būtībā tā situācija industrijā ir tāda ļoti interesanta dotajā mirklī, kad ir viena puse, kura ļoti turās pie tā PLC risinājuma un nekādā gadījumā vispār mākoni neliks. Viņi nemaksās mēnešu maksu, viņiem liekas, ka tās ir absolūts muļķības. Un tad otrā pusē ir pilnīgi otrā grāvī ejam. Es atļaušos izmantot vārdu grāvis, ja, kur tas stāsts par to, ka respektīvi tikai viss mākonī, tikai viss jaunajās tehnoloģijās aizmirstam, ka tur, piemēram, Siemens vai vēl kādi citi lielie spēlētāji ir izstrādājuši tādus savus kontrolierus jau 30 gadus vai 40. Ja? Tad mēs pilnīgi jaunu sistēmu liksim un centīsimies būvēt kaut ko tādu. Tā Intelify pieeja un tā arī zināmā mērā mūs, kā atļaušos arī jūs nosaukt, tad mēs visi esam kā core komanda. Un ir tas stāsts par to, ka Tas vienmēr ir tāds zelta vidusceļš patiesībā, ka jāmāk paņemt no PLC puses un BMS, un ir jāmāk paņemt no mākoņa. Ja? Un šo visu kombinējot kopā, mēs varam iegūt ļoti labu rezultātu. Un tad interesantāka lieta, kad es pieminēju to trešo vali, kas ir mašīnu mācīšanās algoritmi, kas ir tagad ļoti modīgi un vispār kopumā visur ir
visu runā par šo. Un būtībā kompānijas audzē savu pievienoto vērtību, nosaucot savus produktus par AI. Ja? Mēs arī varētu pielikt telefai.ai, mums būtu uzreiz 50% lielāka iespējamība piesaistīt investors. Ja? Tad es gribu mazliet dzirdēt tavu viedokli par to, mazliet pastāst vairāk, ko dara mašīnu mācīšanās algoritmi, ko dara AI šajā nozarē, kas būtībā ir salīdzinoši ilga jau, ja? Tad ilgstoši, un viņš tikai parādījies tagad. Ko īsti ar šo mašīnu mācīšanās algoritmu var panākt? Kas ir tas iegūms? Var pastāstīt mazliet tādu? Tā galvenā būtība ir tāda, ka prognozēt, ja mēs pieņemam kādus lēmumus. Tad tas pats arī mēs prognozējam no dzīves. Ja man kāds klients piezvan un soli iedot pa mutē, nosacīt, tad tas ir skaidrs, ka tā mana reakcija būs, ka es būšu dusmīgs. Dusmīgs un uzvilkts un negatīvs. Un ēka automatizācijā, ja mēs ieviešam šādus prognozes algoritmus, tas nozīmē, ja es tagad palielināšu temperatūru siltumezglā, piemēram, no 40 grādiem uz 70 grādiem, tad kā mainīsies mana telpas temperatūra? Un tas ir tāds uzvedības modelis, ko mēs varam apmācīt šos ēkas datus un pateikt, apmācot, iegūstot šo modeli, mēs pasakām, kā mēs rīkosimies, un tad mēs pretēji iegūstam rezultātu, kas tad būs. Un to mēs varam, šādu modeli mēs varam izmantot savā labā, lai precīzāk regulētu ēkas inženiertehnisko iekārtu darbību, ietaupīt enerģiju, un tādā brīdī, kad cilvēks ir pašā ēkā, tad viņš jūtas komfortabli un labi. Un, lai to visu paveiktu, tad mūsu pusē ir tehnoloģija. Tas nozīmē, mūsu pusē ir dati par ēku. Mēs esam viņus jau glabājuši, piemēram, pusgadu, kā minimums, pusgadu vai sezonu. Otra iespējamība ir tāda, ka mums ir API. Tas nozīmē, mēs iegūstam datus par meteodatiem, mēs iegūstam arī prognozējušos datus, piemēram, par nākotnes laika temperatūru, nākotnes vēja ātrumu, nākotnes saules radiāciju, kas varbūt nav ļoti liela nākotne vajadzīga, bet aptuveni 6 stundas uz priekšu. Un mūsu rīcībā ir, mēs esam investējuši savu laiku un savu zināšanas, lai izveidotu šo mašīnu mācīšanās modeli, kas ņem vērā arī laika soli, jo visā ēkā ir inerce. Un tur ir specifisks mašīnu mācīšanās modelis, kas tad ņem vērā šo laika soli, lai mēs varētu precīzi prognozēt, kas tad notiks, ja mēs darīsim tā. Un izstrādājot šādu algoritmu, mēs varam labāk par cilvēku pieņemt lēmumus, tā lai mēs gan nodrošinātu komfortu, gan nodrošinātu mazu enerģijas patēriņu, iespēju mazu enerģijas patēriņu. Aptuveni līdz 20% mēs varam labāk pārvaldīt ēku par cilvēku pieņemtiem lēmumiem. Okay. Tu pieminēji arī to pašu mākoni. Ja? Jautājums Anijai ir, cik daudz šī tehnoloģija, mākoņu tehnoloģija, digitālā platforma nozīmē mašīnu mācīšanās vai mašīnu mācīšanās algoritmiem. Tad viņi varētu pastāvēt bez šīs tehnoloģijas. Šis ir jautājums tev. Cik daudz, cik tas ir svarīgi, un tad tas droši vien ir arī viens no iemesliem, kāpēc mēs vispār esam šeit ar mašīnu mācīšanos. Es gribēju vēl pievienot pie Andra stāstījumu, ka nav jau tikai arī algoritmi, kas regulē, piemēram, haki iekārtas. Mēs skatāmies arī tālāk, ka, piemēram, ēku pārvaldnieks var nenodarboties to, ka viņiem visu laiku jāiet dzēst trauksmes iekārtās, ka tur jau var domāt arī par kaut kādu laicīgu kļūdu pamanīšanu, piemēram, to arī, ka iekārta ir nolietojusies un plānot uz priekšu. Nevis dzēst ugunsgrēkus, bet reāli plānot, kad viņi būs un novērst. Proaktīvi apkop. Tieši tā. Jā. Un, tas arī neapstājas pie tā, un tur ir, man liekas, tagad tik daudz iespējas ar tiem machine learning algoritmiem panākt to, ka tas ir lielisks palīgs ēku pārvaldniekam. Tas pats, ko mēs jau arī kaut kad pieskārāmies, tīkla balansēšana, varbūt tā jau ir arī nākotne. Jā. Vienkārši ļoti svarīgi saprast to, ka tā mašīna mācīšanās ir tā mākoņu puse, vai ne? Jā, tieši tā. BMS un PLC tā ir tā stabilitāte klasika, bet tas mašīna mācīšanās, kas tālāk iespēdo to BMS darbību, tas jau ir nāk no mākoņa.
Man vispār ir interesants stāsts arī par to, ka ne tikai tas stāsts ir par enerģijas ietaupījumu, bet tātad mūsu klients, bet jāsaka, gan ar konkurentu pakalpojumu viņi noķēra, ka sestdienā viņiem tecēja toaletes pods. Bija interesanti, tad viņiem bija ūdens skaitītāja patēriņš, kaut kāds. Un šis patēriņš bija vienmērīgs, un tikko sistēma iemācījusies, bija, ka sestdienās, svētdienās patēriņš ir ļoti mazs, bet pa viļņiem. Tad kāds nolaiž ūdeni, tad vienreiz uzskrien augšā un noiet atpakaļ lejā. Un tad viņiem visu laiku bija pastāvīgs kaut kāds patēriņš, un tad sistēma atklāja to, un tad attiecīgi viņi izsauca inženierus, un inženieri izpētīja un saprata to, ka tehniskais personāls. Sapratu to, ka ūdens tek toaletes podā. Tas bija viens no tādiem reāliem dzīves piemēriem, kur preventīvie, ne preventīvie, bet tajā mirklī jau tādi gudrie algoritmi spēja izķert kaut kādas lietas. Mums arī tāds ir, to mēs saucam par anomālijas algoritmu. Te tā būtība tāda, ka tas algoritms atkārtojas. Tas nozīmē, ka tās darbības atkārtojas. Tas nozīmē, ka ūdens patēriņš darbdienās ir tāds, brīvdienās ir tāds. Un tad šo algoritmu statistiski var apmācīt, un tad tas algoritms noķer to, kas ir ārpus normālā. Un tas ir nedaudz vieglāk izveidot. Tas jau mums kādu laiku eksistē pirms mašīnu mācīšanās algoritmiem. Un tiešām to var gan elektroenerģijas patēriņam līdz gan ūdens patēriņam nedaudz sarežģītāk ir siltumenerģijai to izdarīt. Bet ir lietas, kam šo anomālijas algoritmu var pielietot. Bet es gribēju piebilst par to mašīnu mācīšanās algoritmu. Tad mēs visi zinām, ka mums ir tādi rīki kā ChatGPT un vēl citi AI rīki. Un tad mēs viņus neizmantojam. Mēs viņus neizmantojam, lai prasītu rezultātu, kā tam būtu jāvada ēka. Tas nozīmē, mēs to modeli esam paši apmācījušies no pašu izvēlētiem, ka inženieri praktiski izvēlās šos datus, pēc kas tad ietekmē šī modeļa uzvedību. Mēs viņu apmācām, mēs izveidojam šo modeli, modelis glabājas pie mums uz servera, mēs viņu izsaucam un pielietojam reizi diennaktī vai reizi stundā, atkarībā no vajadzības. Un tas ir uzticams, pārbaudīts lēmumu pieņemšanas modelis, kur arī ir aizsardzības mehānismi, kas neļauj piemēram ēkai atzīt vairāk par nepieciešamo. Pieminēja ChatGPT un vispār to AI industriju, mākslīgā intelekta industriju, pareizāk būtu teikt. Tagad ir nākuši jau kaut kādi jaunie pētījumi, kas būtībā jau liecina par to, ka AI burbulim vajadzētu sprākt, jo tur tā liederība patiesībā ir daudz zemāka nekā to bija plānojuši cilvēki un kā mūsu tech bros vienmēr reklamē. Tad, protams, ja tas atkarīgs no viņas stoka vērtības, tad nepieciešams mazliet uzpūst to stāstu. Un tā situācija ir tāda, ka tā mašīnu mācīšanās vairs nav daudzās industrijās nemaz tik liederīga, nav kā to reklamē. Un tad jautājums ir par mašīnu mācīšanos šajā industrijā, ēka automātikas jomā. Jūsuprāt, cik liederīga šī tehnoloģija ir? Un otrais jautājums sekojoši attiecīgi būs, kur mēs esam, vai mēs esam bērnu autiņos, vai mēs esam jau pilnbriedā, mēs varam ritīgi maukt un tur laist iekšā algoritms. Pastāst mazliet, Andri. Visās lietās ir nepieciešama ļoti laba fundamentāla arhitektūra, lai mēs varētu uzticēties šim algoritmam. Dotajā momentā pie tādas arhitektūras, kādu mēs esam izveidojuši, domāju, ka mēs esam jau sasnieguši pilngadību. Ja? Tas nozīmē, ka mums ir kvalitīvi dati, mums ir kvalitīvs servers, mums ir kvalitīvs programmu nodrošinājums, mums ir kvalitīva lēmuma pieņemšana. Un tā lielākā būtība, ko es uzskatu, ka būtu jānotic šim algoritmam, protams, to parādīs laiks un klienta atsauksmes. Mēs iekonomējam ne tikai enerģiju, bet arī klienta laiku. Tā ēka ir vieglāk pārvaldām, un tie lēmumi tika pieņemti tiešām kvalitīvāki. Bet kopumā vispār, šī mašīnu mācīšanās tehnoloģija, tavuprāt, cik ļoti iespaidos šo industriju? Un kāds būs tas kopumā labums no šīs tehnoloģijas kā tādas? Es uzskatu, ka mašīnu mācīšanās ir iespējama tikai tad, ja ir servers. Un ja tie dati tiek apkopoti un glabāti tādās pieejamās datubāzēs, kur tā lēmuma var pieņemt pareizi. Un kā tas ietekmēs industriju, man tagad ir ļoti grūti spriest. Es ceru, ka
Es ceru, ka Intelfai gadījumā tas būs, protams, ļoti labs progress Intelfai, bet vai viss ēkas pāries uz šādiem algoritmiem, kas ir vienkārši standarta BMS, un vai tas kāds uzspiedīs to no Eiropas vai no valsts puses, droši vien es pagaidām neredzu tādu iespēju. Labi, es mazliet pastāstīšu arī savu redzējumu, bet es gribētu, Anīt, tev dzirdēt viedokli par mašīnu mācīšanos šajā industrijā. Cik liederīgi salīdzinot, piemēram, citām industrijām, piemēram, kaut kādu, nezinu, IT industriju, zvanu industriju, kaut kas tāds. Nē, es domāju, ka mūsu industrijā tam ir reāli pievienotā vērtība. Jo, kā jau liekas, mēs šeit visi esam pieskārušies, kad ar tā palīdzību mēs varam zināt, kas notiek visu laiku. Un, kā jau es minēju, ir ļoti daudz veidu algoritmiem, kā mēs varam panākt reālu efektu. Bet kas ir ko ir jāuzmanās, reāli tas algoritms būs tik labs, cik labi būs mūsu dati un cik labi būs reāli mūsu inženieri. Un tu nevari izdomāt, man būs tagad tāds algoritms, ja tu reāli nezini, ko tu tur liksi iekšā. Man liekas, tas ir labākais mūsu pamats, ka mums ir cilvēki, kas zina, kam tur ir jābūt. Sērijas garbage in, garbage out. Tieši tā. Jā. Okay. Mans redzējums par mašīnu mācīšanos ēkām, ja? Es uzskatu, ka tā ir viena no industrijām, kas iegūst no visvairāk. Tā ir viena no industrijām, tad ēku pārvaldība, enerģija, visas pārējās ir industrijas, kas ir aizskartas vismazāk. Mums nav ļoti daudz kvalitīvu datu tātad par ēkām. Patiesībā viņas varēja iegūt jau pirms 10 gadiem, bet tas nav noticis, tāpēc, ka katrs inženieris taisa savu ēku, ja? Nav vienotas sistēmas. Dotajā mirklī šie algoritmi palīdzēs pirmkārt izgaismot datus, ja? Sagrupēt un izgaismot, un otrs ir tas, ka tas palīdzēs kopumā ēku vadību uzlabot, manuprāt, un tas būs viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt CO2 pēdu. Jā, pat īstenībā es pat teiktu, ka tas varētu būt pie top 5 pasaulē, kā samazināt CO2 pēdu bez lieliem ieguldījumiem. Jo ēku, ja tu gribi ēkai enerģiju uzlabot, ja, tad CO2 pēda, cik tagad ir pēdējais bija kaut kā 40%, man tad ChatGPT dod ārā tur 33%, ja, tas CO2 pēda kopumā pasaulē no ēku menedžmenta. Ja. Tad, ja tu gribi uzlabot šo situāciju, tad tev ir pāris iespējas. Pirmais ir tas, ka tu vari uzlabot tehniskos mezglus. Viens tehniskais mezgls uzlabošana plus mīnus, cik tas varētu izmaksāt 40 un uz augšu 1000. Ja. Jautājums ir, cik liela māja, par kādām jautājumiem mēs runājam. Mēs runājam par 1000, 10 līdz pat 100 vai pat 200 un tā tālāk. Otrs variants ir tāds, ka tu vari nosiltināt māju, vai arī tu vari uzlikt kaut kādus jaunus logus, vēl kaut ko. Bet tad trešais variants ir tāds, ka tu uzlabo vadību. Tur tu ieguldi, teiksim tā, tu ieguldi 5-10 tūkstoši un tu ietaupīji. Mūsu algoritms spēja ietaupīt 13% ja, no enerģijas patēriņa. Ja. Vismaz 13%. Vismaz 13%. Tad tev, okay, lai mēs varētu ietaupīt 13% ēkā, ja, tad pastāsti, kas ir tās darbības, lai nonāktu līdz tiem 13%, kas ir vajadzīgs uzstādīt. Ja es esmu kā ēkas īpašnieks un mēs sēžam pie galda, es tev prasu, okay, ietaupām 13%, bet es negribu pārtērēties. Klasiskais latviešu uzņēmējs tāds, ka ROI, tātad Return of Investment, man interesē no 3 līdz 6 mēnešiem, lai es atgūtu ieguldīto naudu. Pastāsti, kā tu to panāksi? Jā, tātad mums gan ir kurā gadījumā mums jābūt atgriezniskā saitē par ēku. Tas nozīmē, mums jāspēj vadīt šie ēku tehniskās iekārtas. Ja mēs runājam par siltumezgliem, mums jāspēj ietekmēt siltumezgļu regulēšanas vārsts. Un mums būtu jāzina telpu temperatūras. Ja? Tas nozīmē, ja tur ir ēku vadības sistēma, tad mēs varam integrēties un paņemt šos datus. Un, ja ir ēku vadības sistēma, tad mums ir jāvar iespēdot šie vadības parametri, lai mēs varētu regulēt šo siltumezgla vārstu. Vai arī mēs varam darīt to telpu līmenī. Tas nozīmē, ka telpas līmenī varam vadīt radiatoru pēc telpas temperatūras. Un, protams, mums ir mērķis, ka dienas laikā ir nepieciešamā vēlamā temperatūra, ko klients ir uzdevis, piemēram, 22 grādi. Un pārējais mērķis mums ir pēc iespējas vairāk ekonomēt šo enerģiju. Un tas, ko mēs praktiski sākam ar šo datu glabāšanu mūsu serverī, lai mēs varētu izveidot šo modeli. Cik ilgi bija jāglabā dati aptuveni? Vismaz līdz pusgadam, bet praktiski 4 mēneši būtu pa katru sezonu. Un tos datus mēs glabājam ar intervālu. Vislabākais intervāls ir reizes 10 minūtēs. Un atbilstoši šiem datiem
šie dati ir mērķēti dati. Tas nozīmē, mēs zinām, ka telpas temperatūra ietekmē tikai šis radiators, radiatoru pienākuša apkurs temperatūra. Un tas viss ietekmē arī telpas temperatūru, tu ietekmē saules radiāciju, ārgaisa temperatūru un vēja ātrums. Ja mēs gribam pārsvarā ēkas blīvs, tad vēja ātrums to neietekmē. Šie tie mērķētie dati, kurus mēs saglabājam datubāzē, un pēc šiem mēs izveidojam jau šo ēkas modeli, kas ņem vērā arī laiku, kā inerci. Un uztrenējot šo modeli, mēs iegūstam līdz 99% precizitātei, ka mēs spēsim prognozēt, kā telpas temperatūra mainās, mainoties, pieņemsim, apkurs turpgaitas temperatūrai. Ok, bet tad cik tas varētu man izmaksāt kā ēkas īpašniekam? Cik tas varētu, teiksim, man vidēji office ēka, tur 14,000 kvadrātmetri Latvijā, cik šādas sistēmas uzstādīšana varētu aptuveni izmaksāt plus mīnus, tad mēs runājam par cik? Te es gan gribētu dot vārdu pat Dāvim. Jā, es vienkārši centos no tevis dabūt, bet varbūt Anija grib papildināt, cik tas varētu izmaksāt. Kā tavuprāt, kas ir pēdējie tie rādītāji? Godīgi sakot, es arī uzdotu tev šo jautājumu. Okay. Es godīgi teiktu, ka tas būtu, protams, atkarīgs no ēkas izmērs, tas varētu izmaksāt, bet mēs noteikti atmaksātos pusgadā. Noteikti. Un otrs ir tas, ka tikko tā sistēma ir uztrenēta, viņa pastāvīgi strādā. Ja? Un vēl viena lieta ir tad jāpiemina, protams, ir tas klasiskais bubulis, kas ir visiem gandrīz vienmēr, kad mēs runājam ar ēku pārvaldniekiem, tā mēneša maksa. Viss tā, okay. Cik tad ir tā mēneša maksa? Kurā brīdī jūs ar kāju pa durvīm ārā? Ja? Cik būs tā mēneša maksa? Tas stāsts ir tāds, ka industrijā ir milzīga miskaste ar to, kā tiek cenotas ēkas. Mēs esam gājuši šo ceļu, ka mēs cenojam pēc pievienotās vērtības. Tātad, cik algoritms spēja atgriezt, tad mēs paņemam 4. daļu. Ja? Visiem viss ir skaidrs. Un ņemot to vērā, tas atmaksāšanās periods vienalga ir ļoti, ļoti labs. Un iegūmi ir ļoti labi. Papildus tam, uzstādot šo algoritmu, mēs arī iegūstam papildus datus, vizualizācijas, tur arī nāk klātī analītika, tur arī nāk klātī vadība, tad viss tas pilnais komplekts, ko pēc tam uz tās bāzītes var celt vēl un vēl klātī papildus lietas un padarīt tās ēkas ievērojami gudrākas. Ja. Tā ir tāds pārdošanas aspekts no manas puses. Baigi interesanti, turpinot tāds pieņemot jau, ka ejam uz otru pusi un nobeigumu, es gribu bišķiņ parunāties par konkurentiem. Tāds vienmēr jau forši ir iemest akmenī pretējā dārziņā un papriecāties. Ja mums ir tāda izdevība. Tagad ir parādījušies ļoti daudz tie digitālie inženieri. Ja? Mums ir tur AI inženieris, tu uzraksti tur jautājumu, tas inženieris tur dod atbildi un tādā garā uz ChatGPT bāzes vai uz kā cita LLM modeļu bāzes. Jautājums, Anī, cik liels tas ir, Latvijas sakot, bullshits, un cik tas īstenībā praktiski varētu strādāt. Es droši vien arī pēc tam no Andra no tevis gribēšu dzirdēt. Man jau es tev teikšu, ka man ir ļoti liela nojauta, ka daudz kas tiek joprojām darīts ar roku. Skatot, okay. Yeah. Tā kā to var izdarīt, bet man liekas, ka vismaz ļoti daudzos gadījumos tas ir bullshits. Ok, labi. Kur mēs esam digitālo inženieri? Cik tālu mēs esam? Cik gadus mēs esam ēku automātikā? Cik gadi būs, kad būs patiešām tāds digitālais inženieris, kas kā līdzīgi kā ChatGPT, tu uzjautā, kuras var ietaupīt enerģiju, kur mēs esam ar HVAC iekārtām, kuras strādā slikti, kuras strādā labi, kur mēs esam? Es nezinu, to nevar skatīties kā uz vienu lietu. Tur arī ir, mēs attīstāmies par tādām mazām daļiņām. Tu vari izdarīt one step at a time, lai tu nebūtu jādara lietas ar rokām. Tu ievies vienu lietu, tad ievies nākamo. Kur mēs esam, es pat nezinu šobrīd. Varbūt Andrim ir viedoklis par šo. Man gribētos, piemēram, visu pārbaudīt pašam, pirms es saprotu, vai tas ir labi vai slikti. Un, ja mēs vienkārši gribam kādam ārējam enģinam paprasīt jautājumu, lai dotu korektu atbildi, ticamāk, tā varētu darīt, bet jādod arī dati. Jādod arī dati. Un bieži vien mums nav dati, piemēram, cik korekti strādā mums ventilācijas iekārta, vai mēs norādām ražotāju, tad atbildi jau viss skaidrs, ka nebūs korekti, jo nav jau dati. Mēs nevaram pateikt, piemēram, cik tā iekārta gadā ir tērējusi kilovatstundas siltumenerģijā vai elektroenerģijā, un kādas ir
ko tad tā iekārta ir, kāda gaisa daudzuma bijuši, kāda pieplūst gaisa temperatūras un kā vispār izreikināt efektivitāti. Un, ja mēs šādus datus varētu iedot, visticamāk, būtu pretēji algoritms, kas varētu korekti arī atbildēt. Un gan ārējais, gan iekšējais, bet, ja garbage in, tad garbage out. Bet, ja mēs labus datus iedodam, tad ļoti pastāv iespēja, ka mēs arī korekti atbildi sasniedzam. Tā tīri uz čuju sakot, ja? Tavuprāt, visi tie konkurentu gudrie AI algoritmi, bet tie gudrie AI inženieri, cik tavuprāt, viņi labi strādā? Tā tīrus čuja, pat ne tā. Nezinu, es teiktu 15%. Bet, okay. Es gribēju saukt 10, ja man kaut kur galvā bija no 8% līdz 10%, bet mēs esam vienās domās par, vai ne? Okay. Tad nobeidzot šo sarunu, tagad ir tāda ēku automātikā un vispār tāda milzīga digitalizācija notiek, tad industrija aug strauji 14% gadā. Ja 2025. gadā 70 miljardi tiek tērēti Eiropas Savienībā vien, tad 2030. paredz, ka tie būs 140, 150 miljardi. Tad jautājums ir par digitālām platformām, kas jūsuprāt uzvarēs šajā cīņā, jo tagad sanāk tā, ka ir vienā pusē tātad ir mūsu techbros, Silikona ielais ar lielām naudām, Amazons, tur visi serveri, visas griežās melnās kastes aiziet, algoritmi, viss, kas tur ir lielais finansējums, būtībā šaujam visur, kur varam. Ja? Otrā pusē ir atkal, otrā skalā ir pieaugušās kompānijas, tur ir Siemens, tur ir Johnsons Control, tur ir Honeywell un visi citi. Ja? Un viņi arī taisa savas digitālās platformas. Tur viss notiek lēnām, tur viss notiek pārdomāts. Šitā galā viss ir crazy, tur staigā ar kauboju, šaudās apkārt un tā tālāk. Ja? Tad jautājums ir, ja mēs skatāmies uz šām divām polaritātēm, un pa vidu ir kaut kur arī mēs esam, ja? Tad mēs paņemam bišķi no vienas puses, no otras puses. Tad jautājums, kurš uzvarēs šajās sacīkstēs, jo idejas pa lielam šīs digitālās platformas ir produkts, kur idejiski var skalot. Ja? Tātad šis var būt universāls produkts vairākām ēkām vienlaicīgi, kas var aptvert lielu geogrāfisko laukumu. Tad jautājums ir, kuras no šīm grupām būs uzvarētāji un kāpēc, kas to iespēdo. Es gribu zināt, pirms atbild no Anijas. Es domāju, ka uzvarēs tie, kam būs pavisam atvērta sistēma, ko tu jau minēji, kas ir viens grāvs, kad viņiem ir tik noslēgta ekosistēma, kad pirmkārt viņiem ir grūti ieviest atjauninājumus, viņi ir noslēgti iekšā sevī, ka tev ir nepieciešams ņemt viņu kontrolierus un principā paļauties uz to, ka viņu inženieri izdarīs tavu darbu. Okay. Un tas, es teiktu, ka mēs esam pa vidu tam visam, ka mums ir pirmkārt zināšanas, un otrkārt mēs esam ātri. Mēs ieraugam, šī ir forša tehnoloģija, tā kā redzam viņai pievienoto vērtību, un mēs viņu arī ieviesīsim. Jā. Mums nav jāgaida milzīga birokrātija, lai to produktu apstiprinātu, ka tas tiešām būs. Viņš ir jāiztestē caur 5 etapiem, un tikai tad pēc 2 gadiem viņš būs tirgū. Man liekas, mēs esam ātri. Tev ir jābūt ātram, un man liekas, tev ir jābūt stabilam, lai tu paliktu industrijā. Okay. Bet kas ir otru galu? Mēs runājam tagad par visiem lielajiem, pieaugušajiem, vecajiem vaļiem. Ja? Un no otra gala tagad Young Guns, startup tech browser ar šitiem te vestītēm. Tur tā lieta, man liekas, ka visiem ir tāds, smuks vārds AI. Tā kā, forši izklausās, būs investori, viss ies, bet man liekas, tur apraujas pie tā, ka viņiem nav zināšana, kur iet. Viņi kaut ko uztājas, nav īsti pārliecināts, vai tas vispār strādā, un varbūt, ka tas tiešām nestrādā, un tad beigās tas klientam tāds, nē, tomēr neiet nekas, un es nezinu, tas, man liekas, ir bišķi ēnu uz mums atstāja. Jā, noteikti arī vārds nepalīdz Intelify. Tieši tā. Es saku, tas, man liekas, arī tas tev jābūt pa vidu tam visam. Tā kā tu neesi fully AI, un tu neesi arī tā slēgtā ekosistēma. Labi, man ir arī komentārs, bet Sandra gribētu dzirdēt tavu viedokli. Bet tā pamat jautājums ir, kas uzvarēs? Lielie spēlētāji vai jaunie startupi no Silikona ielām? Kas uzvarēs šajā spēlē digitalizācijā? Vispār ēka automatizācija pat par sevi ir ļoti klasisks. Klasisks tirgus, kur ir daudz spēlētāju ar jau 100 gadu, man liekas, lielu vārdu. Piemēram, Siemens ir pār pa 100 gadiem veca kompānija, bet kas izstrādā jaunu tehnoloģiju. Un man ļoti grūti būtu teikt, ka, piemēram, Siemens izstrādā tādu digitālā platforma,
nebūs kādreiz tirgu, viņi varētu tikt aizvietot, piemēram, ar Amazon. Es gribētu ticēt, ka būs lielie vaļi esošā ēka automatizācijā, kuru klienti varbūt joprojām ir klasiski un kuri pāries uz šo kompāniju nākošiem produktiem. Un paralēli tam būs tādas kompānijas kā Intelify. Un mēs esam aizgājuši jau bišķi krietni tālāk, lai mēs būtu viegli kopējami. Jo viegli kopēt nozīmē būtu tikai datu monitorēt un datus vizualizēt. Tā ir viegli kopējama lieta, ko ļoti daudzi cilvēki ar IT tehnoloģiju zināšanām var izveidot. Bet, lai izveidotu, ka var ēku datus var mainīt, ka tas ir mērogojams un ka vēl ir pašapmācošie algoritmi, tas jau ir ļoti liels darbs. Ļoti liels darbs. Jā. Mans papildinājums ir tāds, ka viss droši vien izšķirsies pie tā, kurš mācīs labāk nolasīt ēku, kurš labāk mācīs ievākt datus. Lielajiem spēlētājiem priekšrocība ir tāda, ka viņiem ir kontrolieri, kas in-house viņi saprot, ko kontrolieris to dara. Amazonai, pieņemsim, ka tā ir Amazon, iespējams, tas ir cits liels mākoņu pakalpojumu devējs. Viņiem ir tātad serveru jaudas, ja, kur cerībā, ka algoritms spēs to izkost. Un tad mēs esam kaut kur pa vidu. Ja. Tā ir tā māksla atrast to balansu un trāpīt iekšā. Un interesanti tas, ka mums bija ļoti interesants stāsts, ka teica, ka okay, tur mēs arī runājamies, protams, ar investoriem, ja, un tad tur tas viens no tiem investoriem saka, tad, ko jūs cik tur jūs iztērējat tur gadā, cik tur 100 reizes mazāk jūs ieguldat researchā, kā piemēram kaut kāds lielais spēlētājs. Tur viņi tur kaut kāds 500 miljonus kaut ko vairāk iegulda. Tad viņi tā, kā jūs konkurējat ar viņiem, ja? Un tad, kā mēs kā inženieri būdam, mēs arī ar Āniju kopā piesēdāmies un tad sākām rēķināt tos. Ir tāda līkne, kas saucās diminishing returns. Es nezinu, kā tas ir latviski, bet tā ideja ir tāda, ka vienā brīdī tu tur ieguldi ļoti, ļoti daudz naudiņas, ja, bet tās uzlabojums ir ļoti, ļoti minimāls. Ja, un tad ar 500 miljoniem tu esi jau tajā tālajā galā diminishing returns. Tu patiešām iegūti ļoti, ļoti daudz naudas un tas uzlabojums ir ļoti, ļoti mazs. Un mēs bišķiņi veicām savu izpēti, un mēs secinājām to, ka patiesībā nemaz tik daudz ieguldīt nevajag, lai tu varētu uzreiz dabūt to ritīgo iegūmu. Ja? Un tas dod bišķiņi cerīgāku skatu uz nākotni, ka mēs arī esam patiesībā konkurētspējīgi. Mēs varam cīnīties ar lielajiem, mēs varam cīnīties arī ar Silikona ielai, kas ir vienkārši būtībā daudzi pat nesaprot, ko šī industrija var dot, ne? Tad arī nesaprot, kas ir patiesībā kontrolieris. Vēl viena lieta ir tāda, ka kad nevienmēr visu nosaka nauda. Bieži vien tas ir arī motivācija. Mums ir ļoti laba komanda, kas ir patiesībā, es jau turpinu pieminēt, ka tie ir, cik mēs esam 85, 90% inženieri. Ja? Daudz katrā ziņā, vai ne? Jā, kaut kā visi esam nonākuši pie tā, ka mums visiem interesē uzlabot mūsu vidi. Nestrādājam picu kompānijā, neprogrammējam piegādes aplikāciju, taisam reālas lietas. Jā, tas tā ļoti patīkami. Ar to arī nobeigšu. Paldies, kolēģi, ka atradāt trešdienā laiku pēcpusdienā šī sarunai. Es uzskatu, šis bija ļoti vērtīgi. Paldies, jā. Mums, manuprāt, ļoti labi sanāca pirmo reizi. Paldies, Dāvi. Paldies. Paldies, Anni.